Ці latviski Sinese Roze. Iespējas vai izredzes? Esiet sveicināti! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Esi sveicināta, Natālija! Esiet laipni gaidīti mūsu raidījumā! Эсси свейцината Инессе. Добро пожаловать в нашу передачу. В прошлый раз мы обсуждали причастие в сложном времени. Помню, что можно сказать «эсat» или «эsiet laipni gaidīti mūsu raidījumā». Turpināsim tēmu saliktie laiki. Jaunais gads ir sācies. Ir sācies, начался. Darbs ir iesākts. Работа начата. Ir iesākts, начато нами. Ir sācies, начался сам. Да, на этих примерах хорошо видна разница между ir sācies и ir sākts. Mēs esam solījušas sev kaut ko paveikt. Mūsu solījumi tiek vai arī netiek pildīti. Мы пообещали себе что-то сделать. Наши обещания выполняются или нет? Здесь как раз стоит упомянуть нашу сегодняшнюю тему – iespējas, возможности, и izredzes, шансы, перспективы. Jā, mums bija apņemšanās, solījumi sev. Mūsu tēma šodien – iespējas vai izredzes. Iespējas ir vienmēr un visiem. Всегда и у всех есть возможности. Taču cik lielas ir izredzes izpildīt visus sev dotos solījumus? Но каковы шансы выполнить все данные себе обещания? Думаю, это зависит от силы воли и терпения. Jā, tas ir atkarīgs no gribas spēka, pacietības. Tas prasa gribas spēku, pacietību, arī no motivācijas. Это требует мотивации. Tas prasa motivāciju. Jā, mēs esam ieinteresēti pildīt savas apņemšanās, bet motivācija mazinās. Мотивация уменьшается. Pacietība zūd, терпение пропадает. Ko darīt? Iet uz savu mērķi soli pa solim, sasniegt to pakāpeniski. Iet soli по солим, идти шаг за шагом, sasniegt pakāpeniski, достигать постепенно. Ziemassvētkos bija iespēja palīdzēt tiem, kam ir grūtības. Visiem ir iespēja piedalīties labdarības maratonā DOT 5. Turklāt mēs sakām maratonā. На Рождество есть возможность помочь нуждающимся. У всех есть возможность принять участие в благотворительном марафоне DOT 5. Да, кстати, в прошлом году марафон завершился рекордной суммой пожертвований, собрали больше 1 000 000 евро. Varbūt varam teikt, jo vairāk cilvēku piedalās labdarības maratonā, Jo lielākas izredzes savākt daudz naudas. Чем больше людей участвуют в благотворительном марафоне, тем больше шанс собрать много денег. Atcerēsimies arī ciešamo kārtu ar tikt. Вспомним и страдательный залог с глаголом tikt. Maratonā tika sasniegts ziedojumu rekords. На марафоне был достигнут рекорд по пожертвованиям. Tiks palīdzēts cilvēkiem ar kritiskām veselības problēmām. Будет оказана помощь людям с критическими проблемами со здоровьем. Animācijas filmai Traume ir labas izredzes iegūt Oskara balvu, jo zelta globus tikko ir iegūts. Анимационный фильм «Траума» имеет хорошие шансы получить «Оскар», так как «Золотой глобус» недавно получен. Новый год открывает новые возможности. Jaunais gads paver jaunas, daudzsološas iespējas. Dzīvosim, redzēsim. Pavērt daudzsološas iespējas, открывать многообещающие возможности. А есть ли какие-нибудь устойчивые фразы, выражения? Ar vārdu iespēja. Līdz pēdējai iespējai. Да отказа, до последнего. Cik vien spēj. Sportisti cīnās līdz pēdējai iespējai. Спортсмены борются до последнего. Pēc iespējas, по возможности. Es gribu noskatīties jauno фильму pēc iespējas agrāk. Я хочу посмотреть новый фильм по возможности раньше.
Mēs centāmies paskaidrot pēc iespējas vairāk. Да, мы старались объяснить по возможности больше. Laiks beigt mūsu raidījumu. Uz redzēšanos, mīļie klausītāji! Uz redzēšanos, paldies par uzmanību! Подтяни латышский с Инесой Розы.